Sveiciens visiem, kas pieslēgušies. Vēl mirklīt uzgaidīsim un sāksim pēc pavisam īsa brīža. Tikmēr varat sameklēt čata lodziņu labajā apakšējā stūrītī un varbūt iepazīstināt ar sevi, no kurienes esat, kādu uzņēmumu, nozari pārstāvat un no kurienes esat pieslēgušies. Jā, paldies! Sveiciens Edgaram un Baibai, arī pārējie droši iepazīstiniet ar sevi. Mēs tikmēr pamazām ķersimies klāt. Sveicināti visiem, mani sauc Agris, esmu aģentūras Notre dibinātājs un šodien būšu jūsu webināra moderators. Ar pārējo Notras komandu jūs varat iepazīties čatiņā, kur satiksiet pārējos kolēģus, kas ar jums tad labprāt pakomunicēs un atbildēs arī uz kādiem jautājumiem, ja tādi tiks uzdoti. Šis ir webināru cikls par mārketingu un attiecībām ar mārketingu, kura ietvaros mēs novembra trešdienās 5 epizodēs apskatām īsā laikā, tātad visu ceļu no tā brīža, kad mārketings jūsu uzņēmumā ir atstāts novārtā un dzīvo savu dzīvi, līdz kopdzīves uzsākšanai un vispēcot ar bildinājumu, dzīvošanu ilgi un laimīgi un pat krīzes attiecību konsultantu. Tad iepriekšējās epizodēs, kuras varat noskatīties Notre.lv/webināri, tur jūs redzēsiet epizodes un arī dažādas noderīgas čeklistus, kas var jums palīdzēt ikdienas mārketinga darbos. Tātad, kā atpazīt mārketingu, kurš dzīvo savu dzīvi, kā sagatavoties uz pirmo tikšanos ar mārketingu pēc ilgāka laika, kas nepieciešams, lai sagatavotos kārtīgai kopdzīvei un tam līdzīgi. Šajā epizodē esam tikuši tik tālu, ka gatavojamies tādām ilgtermiņa nopietnākām attiecībām ar mārketingu. Un šodien pārunāsim par to, kāda ir saskarsmes punkti attiecībās ar mārketingu, mārketingam ar jūsu auditoriju, kā izmantot visu potenciālu un kādas aktivitātes būs tās, kas palīdzēs veidot rezultātus ilgtermiņā. Vēlreiz īsumā par platformu. Tātad apakšējā labajā stūrītī čata lodziņš, un absolūti nekautrējieties, rakstiet visu, kas uz sirds, un uzdodiet jautājumus. Iesildošais uzdevums, tātad, ja jūs varētu personificēt mārketingu kā personāžu, pieņemsim kā kolēģi jūs uzņēmumā, kāds tad viņš būtu, varbūt šis kolēģis būtu viņa, un kāds tad varētu būt tās raksturiezīmes, kas piemīt mārketingam jūsuprāt, un kā jūs varētu raksturot savas attiecības šobrīd ar mārketingu jūsu uzņēmumā. Kamēr iesildaties, es arī turpinam tālāk, tad atskatoties uz iepriekšējām epizodēm, te ir tāds secīgi vairāk posmi, kas jau ir notikuši, tātad mēs esam nonākuši pie tā, ka jums ir jau pirmie labie rezultāti sadarbībā ar mārketingu, jūs esat skaidri definējuši mērķus, uzdevumus, sadalījuši atbildības, realizējuši jau pirmās kaut kādas kampaņas un aktivitātes, un tā sadarbība ir veiksmīga, un rezultāti ir labi, un jūs viens otru saprotiet, un attiecības vienkārši ir kolosāls, un gribētos tā dzīvot arī ilgi un laimīgi. Tad nopietnas nākamais solis būtu bildinājums, kā jau visās attiecībās. Un ja mēs personificējam un šī webināra izpratnē, tad bildinājums varētu būt tādas ilgtermiņa stratēģijas izstrāde kopā ar mārketingu, kas tad uzliek nopietnākas saistības visām iesaistītajām pusēm, un arī jūsu tas ieguldījums, laiks un resursi ir jau daudz nopietnāk ar nopietnākiem nolūkiem, un te vairs nav nekādi gadījuma sakari, bet kārtīgas attiecības, nopietnas lēmums, kur tad svarīgas ir droši vien savstarpējā komunikācija, šis izpratne par lietām un brīdis, tad kā zināt, kad ir īstais brīdis, tad, kad mārketings parāda rezultātus, un nevis vienreiz, bet vairāk kārt un secīgi, tad ir vērts strādāt tālāk.
Un, protams, kad, lai parakstītos ilgtermiņa saistībām, ir vajadzīga arī kārtīga apņemšanās un izpratne, tad priekš kam tad jums to vajag. Un ir dažas lietas, kuras mēs noteikti zinām, kad īstermiņā nesasniegs tāds rezultāts, kā, piemēram, atpazīstamība un reputācija, klientu lojalitāte un e-pasta mārketings. Un šīs lietas īstermiņā nenesīs tik labus rezultātus kā ilgtermiņā, ar to pamatīgi strādājot. Nu, visbūtiskākais noteikti ir arī meklētāju programmu optimizēšana, jeb šo SEO un lietotāju pieredzi jūsu tīmekļa vietnē, mājaslapā vai piezemēšanās lapā. Svarīgi arī pirms tā bildinājuma saprast tās prasības, kuras tad jūs uzstādat viens otram, un tām būtu jābūt samierīgām. Nu, tāds garš saraksts, kā tipiski darba sludinājumos un vakancēs, kur mārketingam ir jābūt cilvēkam orķestrim un jāpārzina pilnīgi viss. Praksē tas droši vien nestrādā, un iemesls ir gaužām vienkārši, tāpēc, ka mārketinga pienākumus pilnvērtīgi viens cilvēks nespēja veikt. Un ir vajadzīga arī kaut kāda sapratne par to, ko tad labāk uzticēt mārketingam, kas ir jūsu uzņēmumā vai nodaļai, un ko tad var deleģēt arī kādam ārpakalpojumā, lai šo prasību sarakstu atvieglot un katrs darītu to, kas tad kuram labāk padodas. Tātad komandas darbs. Mārketings ir komandas darbs, un ilgtermiņa mārketings arī ir komandas darbs, kur tad ir vajadzīga saulēcīga plānošana, noteikti arī kārtīga pacietība, jo, ja īstermiņa kampaņas jums nes rezultātus šobrīd un salīdzinoši ātri, tad iespējams, ka ilgtermiņa mārketings prasīs vēl līdz šim nepieredzēti garu periodu, kurā tad tiešām izvērtēt arī to atdevi un resursus, kas ieguldīti. Nu, un svarīgi šī posmā tad uzsākot bildinājumu un tādu kopdzīvi strateģiskāku, arī atrunāt tātad sekošanu līdz datiem un iespēju sekot tam tiešsaistē, varbūt netējā tik daudz laiku dažādām sapulcēm, kurām nav īsti pamatojama, bet strukturāli kārtīgi saplānot savu laiku. Nu, lūk, un tātad ir divas pieejas, kā mēs varam strādāt ar mārketingu. Mēs varam strādāt īstermiņā, mēs varam strādāt ilgtermiņā. Un tas, kas ir ilgtermiņā, droši vien neizslēdz īstermiņa aktivitātes un otrādi. Bet par visu pēc kārtas. Īstermiņa mērķi parasti mums ir tādi, kuros mēs gribam kaut ko realizēt šeit un tagad, izpildīt pārdošanas plānu, virzīt jaunu produktu pakalpojumu, realizēt kaut kādas īslaicīgas aktivitātes, Black Friday kampaņas, Halloween sale un tam līdzīgi. Nu, noteikti arī mazliet varbūt citas lietas, kas ir dažādi ideja validēšana, bet tas viss tādā īstermiņā un arī aktivitātes šeit ir apmēram skaidrs. Tas noteikti ir maksas saturs sociālajos tīklos, influenceru kampaņas un tās lietas, kas tagad un tūlīt ļauj jūsu produktam vai pakalpojumam parādīties. Google search reklāmas, Facebook, Instagram, atkārtotās reklāmas un tam līdzīgi. Te gan svarīgi pieminēt, ka tām īslaicīgām kampaņām nevajadzētu būt pārāk īslaicīgām, jo bieži vien kļūda ir tāda, ka šīs te uzstādītās reklāmas kampaņas ar labu mērķi un ideju, bet nepamatot tiek slēgtas iekšā ārā, neņemot vērā to, ka reklāmu platformām ir mācīšanās periods, kas nozīmē to, ka tajā brīdī, kad jūs uzstādat uzstādījumus, auditorijas un saplānojat visu to, kā tad jūs kampaņa uzstādījumos un vizuāli un saturiski izskatīsies un strādās, ir vajadzīgs laiks, lai programmas iemācītos visu šos, kas tur ir uzstādīts, un tas tipiski prasa Google reklāmām, piemēram, kādas 5-7 dienas, un Facebookam, Metā, Instagramam līdzīgi. Arī tātad jums jārēķinās ar to, ka ir nepieciešams laiks, lai reklāmu platformas atrastu šīs auditorijas un saprastu, kuras tad ir tie formāti un reklāmas, kuras strādās vislabāk. Efektivitāti noteikti var mērīt arī daudz kā savādāk, taču ir lietas, kas to ietekmē. Tad īstermiņa kampaņām un reklāmām svarīgs ir atbilstība auditorijai, tātad tam, ko cilvēki meklē, kā satura kvalitāte tam, kas ir gan reklāmā, gan tur, kur jūs gribat nosēdināt no šīs reklāmas, vai sociālo tīklu satura kvalitāte.
Ja runājam par reklāmām, tad tur būtiski ir arī daudzveidība, tātad dažādi formāti, dažādi virsraksti, teksti un dažādi testi, lai saprastu, kas labāk strādā. Nevar paļauties tikai uz vienu uzstādījumu, noteikti arī budžets, jo tas viss strādā pēc izsoļu principa. Nu, ja runājam par nepieciešamo apjomu, tad tur ir vairāk nevis tieši termiņa ziņā jādomā, cik tad ātri man būs rezultāts. Atceramies par to mācīšanās periodu, bet faktiski tām reklāmām būtu kaut kas jāsasniedz, kas iepriekš ir definēts vai uzstādīts. Un, pieņemsim, Meta un Google ir viņu pašu tādas rekomendācijas, kas tad būtu, pieņemsim, 50 eventi nedēļā. Events ir kaut kāds notikums, kas jūsu mājaslapā ir definēts, pieņemsim, kontaktu formas aizpildīšana un tam līdzīgi. Bet, ja mēs tā noliekam tagad maliņā to īstermiņa mārketingu, paskatāmies uz viņu, protams, ka viņš strādā šeit un tagad, un rezultāti droši vien ir, un kampaņas ir veiksmīgas, un nāk tie pieteikumi, pirkumi ir un darījumi ir, bet iespējams, ka jūs nepaskatāties to visu no malas un nenovērtējat visu potenciālu. Potenciāli šī gadījumā, iedomājieties, ja jūs esat pie tāda liela svētku galda, un tur ir kūciņas un pīrādziņi, jūs ēdat tikai pīrādziņus un nepamēģināt tās tālākās kūciņas, tad tās droši vien noēdīs konkurenti. Un tas pat arī jūsu mārketingā. Ja? Tātad vērts arī paskatīties mazliet plašāk, un ja tas īstermiņa mārketings nes rezultāts, varbūt ir iespējams darīt vēl vairāk, sasniegt vēl labāk. Un tur tad nāk talkā tāda lieta kā saskarsme. Saskarsme gan jums ar mārketingu ikdienas komunikācijā un tā tālāk, bet vēl būtiskāka saskarsme jums ar jūsu auditoriju. Tātad ir kaut kādi punkti, notikumi un brīži, kuros jūsu potenciālais klients, jūsu ideālais customer personas klients sastopās ar jūsu zīmolu. Tas var būt digitālā vidē, varbūt ārpus digitālās vidas, bet šī saskarsme notiek. Un Google šo principu sauc par zero moment of truth, respektīvi tas ir tāds kā vesels cikls, kas sākās no idejas, kad jums pēkšņi nāk atklāsme, ka jums kaut ko vajag, šeit piemērā kurpes, un tad jums viņas vajag un viss, un tagad nāks tas nākamais brīdis pēc tās apzināšanās, kur Google ir nosaukusi par zero moment of truth, tad patiesības mirklis vai izpētes un salīdzināšanas periods, kura laikā jūs digitālajā vidē un izmantojot visus mūsdienu iespējamos risinājumus, meklējat idejas, jautājiet, prasiet, lasiet, skatieties un domājiet par to, kurš tad būtu labākais risinājums tam, kas jums neliek miera vai tajā problēmai, kas jums vajadzīga. Pēc tam sako izvēle, kas ir pirkums, un šeit par ko bieži aizmirst varbūt tādā īstermiņa domāšanā ir, kā ļoti svarīgs ir arī tas brīdis, kad jūs noslēdzat to darījumu vai kad pircējs saņem to produktu, kāda tad tur ir tā saņemšanas pieredze, klientu apkalpošanas servis. Un kas vēl sako pēc tam, kad jūsu pakalpojums tiek ilgtermiņā lietots vai produkts tiek lietots, tas arī rada tādu savu veidu pieredzi. Un cilvēks var beigās vai ieteikt, jo viņam ļoti patika šis viss, vai nevienam neieteikt, jo tur viss bija bēdīgi. Bet kur mēs varam strādāt aktīvi mārketingā, ir šis posms starp to saprašanu, ka jums kaut ko vajag, un to analītisko posmu ir pašu to zero moment of truth. Tātad jūs meklēsiet, googlē kaut kādas konkrētas atslēgvārdus risinājumus, lasīsiet atsauksmes, skatīsieties video, klausīsieties podkastus, prasīsiet draugiem un radiniekiem WhatsAppā, ko viņi domā, vai viņiem ir ko ieteikt un tam līdzīgi. Un šis viss rada tādu kā pirmo iespaidu vai saskari, tātad kaut kur šī posmā noteikti kāds nosēdīsies vai sastapsies ar jūsu zīmolu. Un tas var notikt vai nu sākumā vai beigās, respektīvi tie ir vairāki saskarsmes punkti, kas iet tādā loģiskā secībā, tad no sākuma klients jūs apzinās, ka viņam vajag šo te risinājumu, tam notiek tā izpēte, tad viņš apdomājās, tad viņā rosinās interese un vēlme noslēgties par vienu jums vai par labu konkurentam, un beigās sako pirkums, darījums, un tālāk jau tā sadarbība, kas tad visos šajos posmos ir jāapzinās jums kopā ar mārketingu, tajā brīdī, kad jums ir tas parakstītais laulību līgums un tās ilgtermiņa plānveida attiecības sāk notikt, tad šis ir tas, ar ko noteikti vajadzētu sākt un par ko vajag domāt. Tad kā
šo te klientu atrast katrā no šiem posmiem. Un, ja viņš gadījumā no tā mūsu vēlamā scenārija, mēs gribam uz to darījumu iet, ja viņš tur kaut kur nobirst nost, tad mums ir plāns, kā mēs viņu atpakaļ caur dažādiem satura elementiem, mārketinga taktikām un idejām atkal uzvirzam uz tā mūsu vēlamā ceļa. Nu, lūk, tātad ilgtermiņa mērķi mums līdz ar to ir, protams, pārdošanas rezultātu pieaugums nekur nepazūd, mums ir dažādi uzstādītie, pirms tam definētie rādītāji, kas ir cena par klientu piesaisti, pircēja kopējais iztērētais naudas apjoms un dažādi citi rādītāji. Noteikti jādefinē un jāuzlabo nemitīgi šie saskarsmes punkti, jārūpējās par reputāciju, tas ir atsauksmes, noteikti pirmās pozīcijas Google un tam līdzīgi. Un, protams, eksperta tēls un laba pieredze nosēžoties mājaslapā un gūstot par jums pirmo, bet pareizo iespēju. Un tad ilgtermiņa aktivitātes, te mēs varam runāt par satura mārketingu, kas nav gluži tas pats, kas apmaksātas reklāmas vai Instagram story vai tam līdzīgi. Šeit ir plašāk, tātad tas ir bagātīgs, plānots, regulārs, noderīgs, izklaidējošs, informējošs, jebkurā gadījumā vērtīgs saturs dažādos formātos. Tas var būt bloga raksti, ieraksti sociālos tīklos, video, podkāsti, preses relīzes un citas lietas. Viss, kas ir noderīgs un kas ne tikai stāsta par to, ka jums produkts ir labs un viņš maksā tagad lētāk nekā vakar, bet par to, kā tad veidot jūsu zīmolam pievienoto vērtību. Un vēl ilgtermiņa aktivitātēs noteikti ir arī digitālā klātbūtne, kas jums jāaudzē ar laiku, lietotāju pieredze mājaslapā un SEO. Un fakti, kurus mēs apkopojām no Forbes, Search Engine žurnāla, HubSpot un citiem avotiem, liecina par to, ka šis satura mārketings un ilgtermiņa taktikas strādā un tādā ilgtermiņā dod lielu atdevi. Tātad gan SEO optimizācijas, gan darbs ar atsauksmēm, gan dažādi scenāriji, kā uzlikt atpakaļ uz šī iecerētā ceļa ar atkārtotajām reklāmām pircējus. Tad ir arī e-pasta mārketings, kurš absolūti nekur nav pazudis. Viņš vienkārši nestrādā īstermiņā. Tas ir tāds instruments, kas jums kalpos ar laiku arvien labāk un labāk, ja jūs spēsiet strādāt ar datiem un saviem patērētājiem tur rakstīsiet arī kaut ko noderīgu, nevis tikai metīsiet ziņas par atlaidēm, kuras vairs nekad nebūs, tikai šodien, un tad pēc 2 mēnešiem atkal tāda pati vēstule. Tā tas īsti nestrādā, bet jums tur ir noderīgs saturs, tad patērētāji saka, ka gribētu tādu redzēt. Un vēl kas ir būtiski, ir lietotāja pieredze, dizains, tīkams, acīs, saturs un viss tas, ko cilvēks redz, ka viņš nosēžās jūsu tīmekļa vietnē, mājaslapā, piezemēšanās lapā. Ja tur ir nērta, nelaba un nepilnvērtīga pieredze, tad tas viss vienkārši neturpināsies. Tātad mājaslapa, jeb šo jūsu tīmekļa vietne ir pats svarīgākais darba instruments, ja jūs gribat strādāt ilgtermiņā digitālajā vidē un stiprināt visas savas pozīcijas. Pirmkārt, jau tas pirmais iespējas, un ko tu tur var iepazīt ar jums, un vai tur jūs runājat tikai par sevi vai arī kaut ko, kas ir noderīgs man, kā lietotājiem, kurš meklē problēmu. Ļoti svarīgi ir parūpēties par to, lai tad, kad jūs no tām reklāmām vai ilgtermiņa aktivitātēm sūtat un dzenat visu lietotāju plūsmu uz mājaslapu, lai tur ir pareizi uzstādīta analītika un šīs darbības ir iespējams atsakot. Un ne tikai skaitliski un kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvie analītikas rīki, kā pieņemsim Hotjar, kas mēra lietotāju uzvedību, cik augstu, zemu un cik tālu viņi scrollē jūsu lapu no telefona, kur viņi klikšķina un spiež, kāpēc viņi mēģina nospiest tur, kur nekas nespiežās un tam līdzīgi. Šim visam jāseko līdzi un jāuzlabo, jo ja tā vietne ir tā nepielāgota ne no SEO, ne no citas perspektīvas, kas ir saturiski vai no pieredzes lietotāja, vai no dizaina vai teksta, tad sanāk, ka jūs tās pūles varbūt nevainagojas ar panākumiem, jo reklāmas varbūt ir ok, bet vietnē īsti nav ok. Un tad tur būtu vērts par to kārtīgi padomāt, piestrādāt, šis ir galvenais darba rīks jums. Un atceramies arī par to, ka bagātinot regulāri mājaslapu ar saturu, kas ir ar vajadzīgiem atslēgvārdiem, un domājot par to, kā uzlabot foršāku to pieredzi, un arī
arī varbūt ātrumu un tam līdzīgas lietas, tad tas ar vienu palīdzēs jums kāpināt šo efektivitāti visam pārējiem, ko jūs darat. Nākamais, kas ir būtisks, ir digitālā klātbūtne. Tātad tā nebeidzās tikai jūsu mājaslapā vai tīmekļa vietnē vai piezemēšanās lapā. Neaizmirsīsim par blakus lodziņu, kas Google parādās, kas ir Google My Business. Tur arī var un vajag strādāt gan ar atsauksmēm, gan ar informāciju par produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem un tā tālāk. Vēl ir vērtīgi, ja es meklēju kaut ko par jūsu zīmolu, un es redzu ne tikai jūsu lapu, bet vēl kaut kādus vērtīgus, zināmus resursus vai viedokļu līderus vai mēdījus, kuros ir pieminēts jūsu zīmols, kas tad man papildus dod tādu kā apliecinājumu. Varbūt es redzu paveiktos darbus un kaut kādas atsauksmes un papildus, nezinu, kāds video formāta saturs vai raidieraksts vai webinārs. Tad tas viss kopaini veido par jūsu zīmolu ne tikai jūsu lapā, bet arī sociālos tīklos, protams, un tā tālāk. Vēl kas būtiski ir strādāt ar datiem, jo ļoti labi ir taisīt kvalitatīvu saturu, bet nebūs pilnvērtīgs rezultāts, teiksim tā, ja tas viss netiks atsakots un izmērīts. Un par šo mēs jau esam runājuši pirms tam, un runāsim daudz un dikti uz priekšu. Bet dati palīdz jums atsakot uzvedību, darbības, saprast, kāpēc šī posmā, tas atceramies to lietotāju ceļu, kāpēc šī posmā šis lietotājs uzvedās tā vai savādāk, un kā tad viņu pārliecināt, tad šis nostrādāja, šis nē. Un tas viss ļauj palīdzēt segmentēt šīs auditorijas, veidot dažādas auditorijas priekšreklāmām un vispār veidot personalizētu pieredzi. Jo noteikti tas vēstījums, kas ir vajadzīgs cilvēkam, kurš tikai vēl apzinās par to, ka viņam ir problēma, tam ir jābūt savādākam nekā tam, kurš jau ir salīdzinājis 6 mājaslapas un jau apmēram saprot drēbi un tagad jau ir izvēles stadijā. Tātad šīs ir 2 dažādas stadijas, situācijas, un katram no viņam vajadzētu nākt ar personalizētu vēstījumu, kas tieši atbilst tam, kur viņš šobrīd ir un kas tur apziņā darās. Tas ir darbs ar datiem. Un skaidrs, ka varbūt tur mārketinga nodaļai pietrūkst darba rokas vai resursu, tad droši vērsieties pie aģentūras Notre, mēs jums palīdzēsim. Vēl ko jūs varat darīt, ir ieslēgt visas 5 cilvēka maņas. Šis arī ir tāds brīnums, kas faktiski strādā vai nu ļoti grandiozās īstermiņa reklāmās, vai tieši otrādi ilgtermiņā. Tātad, protams, kad jūs varat strādāt tikai ar rēdzi, kas būtu vizuāls saturs telefonā, datorā, outdoor reklāmā un tā tālāk, bet jūs varat pievienot arī skaņu. Tas būtu kaut kādi audio materiāli, raidieraksti, rādio galu galā un pat skaņas dizains, jā, tāds arī ir. Tauste, ja jums liekas, ka jums nav īsti ko taustīt, tad varam pārnest uz digitālo vidi, un tausti jūs varat ieslēgt tad, kad jūs strādājat ar mājaslapām. Jūs varat svaipot, iebakstīt, pavilkt, pašvīkāt, un tas viss rada tādu spēles elementu, kas arī cilvēkiem patīk un paliek atmiņā, un tad paliek smarža garša, ja vien tas ir iespējams. Jautājums, ko droši vien uzdot visi pēc šīs te pārdomu stāsta, tad kad tad būs rezultāts? Šis ir atkarīgs no tā, ko jūs būsiet definējuši, kāds būs atrunāts jūsu laulību līgumā ar mārketingu, par ilgtermiņa saistībām, attiecībām, plāniem, stratēģijām, bet jārēķinās, ja jūs esat pieķērušies tam ilgtermiņa pasākumam, tad rezultāti būs pusgads, gads, 2 un tā tālāk. Tad ar to jārēķinās, tā būs lielas investīcijas šobrīd, bet liels lēciens pēc tam atkal, ko mēs droši vien varam redzēt arī analītikās un tā tālāk. Šis rezultāts, piemēram, SEO vai lietotāju pieredze, ka tā mājaslapas apmeklējuma statistika un ilgāk pavadītais laiks un vispār pieredze tur uzlabojās ar katru reizi, ka mēs kaut maziņu lietiņu uzlabojam. Ja? Tas viss tā ilgtermiņa darbs. Jā, tad vēl par laulību līgumu. Jā, tāds ir vajadzīgs. Jums droši vien jāatrunā atbildība, kurš ko dara, kādi pienākumi, kāpēc, kam pieder autortiesības uz izstrādāto dizainu, audio, video materiāliem un failiem un tā tālāk. Tas ir būtiski. Un kā jau visās attiecībās var iestāties arī kaut kāda rutīna, pieredums un apnikums un depresija un tā tālāk.
cerams, ka līdz tam nenonāk, tur tiešām jāpaiet kādam krietnam laikam, bet ja arī līdz tam nonāks, tad tur droši vien jāparunā smalkāk, ko tad darīt un kā dabūt atpakaļ to dzirksti attiecībās tad jums ar mārketingu un zīmolam un visu kopā, kā mēs varam reanimēt šīs attiecības. Par to mēs parunāsim nākamajā epizodē, kur tad runāsim par to brīdi, kad mārketings jau sāk novecot un kā nepieļaut tādas lietas, kā saglabāt šo dzirksti mārketinga attiecībās, un varbūt ir īstais brīdis saņemt konsultantu vai kādu objektīvu skatījumu uz lietām jūsu uzņēmumā no malas. Nu, lūk, tā kā aicinām uz nākamo epizodi jau nākošu trešdienu, bet tagad labprāt apskatīsimies, kas jums tur ir jautājumu sarakstiņā. Rakstiet čatiņā. Kā jums tur sokās? Jums tur ir labi sarunas par lietotāju pieredzi, bet jautājumu šobrīd nav. Ja jautājumu nav, tad jūs tos varat uzdot arī jums ērtā laikā, sameklēt mūsu sociālajos tīklos. Jūs variet mums uzrakstīt e-pastā, jūs varat mums piezvanīt, jūs varat atnākt ciemos. Mēs varam palīdzēt jums ar īstermiņa, ilgtermiņa aktivitātēm, ar sociālo mēdīju saturu, reklāmas kampaņām, SEO, lietotāju pieredzi, dizainu un visu to, ko mēs esam apskatījuši līdz šim visās epizodēs. Kā droši sazinieties un paldies jums par dalību šodien. Paldies! Tas arī šodien viss! Es jums vēl iemetīšu saiti uz nākamo epizodi, kur jūs varat uzreiz pieteikties. Kur varat spiest uz podziņus, uzreiz nonāksiet uz webināru sadaļu. Droši spiediet, noskatieties iepriekšējās epizodes, padalieties ar draugiem, radiem kolēģiem un piesakieties arī uz nākamo nedēļu. Tas arī viss. Visu labu!